Daudz dzīvokļu māju energoefektivitātes programmās aktivitāte pilsētās un novados lielā mērā ietekmē dzīvojamo vidi, māju stāvokli un iedzīvotāju ikdienas izdevumus. Vietējās pašvaldības atbalsts, gan informatīvs, gan finansiāls, ir būtisks. Taču rodas jautājums, kas vēl ietekmē māju iedzīvotāju motivāciju piedalīties atbalsta programmās un izmantot pieejamo atbalstu. Kāda ir māju apsaimniekotāju iedzīvotāju savstarpējā sadarbība un kaimiņu ietekme uz lēmumu pieņemšanu? Uz šo jautājumu raidījumā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē atbild Altuma energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja Ieva Vērzemniece. Es domāju, ka katras pilsētas vai novada aktivitāte ir tiešām mērā saistīta arī ar vietējās pašvaldības atbalstu, informatīvo atbalstu un varbūt arī zināmā mērā arī finansiālo atbalstu tieši sākotnējā projekta sagatavošanās posmā. Tas ir atkarīgs arī no apsaimniekotāja, mājas pārvaldnieka, kas māju apsaimnieko, un tas ir tāda savstarpēja saspēle, ja tā var teikt, kā rezultātā rodās šīs aktivitāte no daudzdzīvokļu māju puses. Tas, ko mēs redzam Altuma pusē, kad ļoti labi nostrādā arī kaimiņu efekts, ja pretējā māja ir atjaunota un renovēta, tad es dzīvojot nerenovētā mājā sāku domāt, tā māja izstās labāk, viņiem rēķini par apkuri ir zemāki, jā, kādu laiku būs jāmaksā kredīts un aizdevums, bet toties nesāpēs galvu par pēkšņām avārijām vai pēkšņiem izdevumiem, kas saistīti ar mājas uzturēšanas darbiem, ar apkuri un dažādiem citiem saistītām rīcībām. Un ja mēs runājam par Latgali, tad līdzinājās programmās, izņemot pēdējo, kurā mēs tiešām redzam Latgales arī tādu lielāku aktivitāti, Latgales reģiona daudzdzīvokļu mājas ir bijušas salīdzinoši kūtras. Runājot ar pārstāvjiem, ar atbildīgajām pašvaldībām un apsaimniekotājiem, ir tā sajūta, ka tā informācija tiek dota, bet varbūt nesasniedz dzirdīgas ausis un saprotošas ausis. Un esmu dzirdējis ļoti daudz un dažādas argumentus, gan zināmā mērā tāda neticība šiem energoefektivitātes programmām, tai pašā laikā arī tas kūtrums dažās pašvaldībās tiek skaidrots ar drošības aspektiem. Tā kā man tiešām ļoti gribas cerēt, kad līdz ar šo pēdējo programmu, kurā Latgales reģions ir no Latgales reģiona mēs esam saņēmuši nedaudz vairāk kā 70 projektu pieteikumus, tomēr būs tāds labs stimuls turpmākajās programmās Latgalei būt daudz aktīvākai.